Ir pagājusi ziema un ķiploku laksti ir izlīduši no zemes. Laiks ķerties klāt pie pirmās ķiploku apstrādes. Pa ziemu esam pastrādājuši arī pie ravētāja, kam ir izveidots jauns izpildmehānisms. Ravētāja rotori griež daudz ātrāk ar 500 apgriezieniem minūtē, taču video to nevar redzēt, ko traucē uztvert video kadru uzņemšanas specifika. Apstrādi sākam ar tiešu rušināšanu augu tūmā. Jaunais ravētāja izpildmehānisms darbojas labāk, kā iepriekšējais, taču redzamība ir sliktāka nekā iepriekš, jo konstrukcija aizsadz skatu uz priekšu. Tāpēc darbina mehānismu tālāk no augiem, lai tos netraumētu. Šajā kadrā var labi redzēt riepas nospiedumu tuvākajā vagā. Diemžēl navigācijai pazuda sakari, kā rezultātā traktors novirzījies no kursa un uzbrauc ķiplokiem. Tā gadās reti, bet tik un tā nav patīkami. Šogad gatavojamies ravētāju papildināt ar automātiku, kas pati regulēs attālumu līdz augiem. Tāpēc ir vērts pieciest neērtības, ko rada sliktā redzamība. Kā jau tas dzīvē gadās, nebija pareizi izveidojis saules sargu, kas ēno saules starus. Tādējādi pārgaismojot kameras uzņemtos attēlus, nācās improvizēt ar kartonu loksnēm. Parādīšu dažus kadrus, ko uzņēmusi iekārtas kamera. Tiešā rušināšana ir pabeigta, taču starpvagās saviesušās nezāles. Tās mēs izfrēzēsim ar starpvagu frēzi. Lūk, pirmās divas vagas jau ir izfrēzētas. Starpvagu frēzēšanai ir divas priekšrocības salīdzinot ar lemešu rušinātājiem. Frēzēt var dažādas augsnes arī mitrākā laikā vai pēc lietus perioda, kad nezāles jau paaugušās augumā. Frēzēšana ir pabeigta un pie lauka atgriezīsimies pēc kāda laika. Paldies par uzmanību!